Kocēnu sporta namā iestājas Tumsa. Virslīgā pie uzvarām tiek RSU un Ķekava, Izjominas Burgdorfas Wizards zaudē Šveices čempionēm. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē, tad šoreiz raidījumu sāksim savādāk nekā citas reizes. Tieši šāds skats bija vērojams Kocēnu sporta namā. Gan pirms spēles, gan mača laikā zālē pazuda elektrība. Vieniem tā bija eksotika, citiem kaut kas līdz šim nepieredzēts, bet vēl dažiem šoks. Neskatoties uz to, abas komandas saglabāja pozitīvu noskaņojumu. Nākamajā dienā pēc spēles Rubena FK Ķekavas Rubens pārstāve Zeltīta Bankava atzina, ka šī bija pirmā reize viņas karjerā, kad spēles laikā pazūd gaisma. Jāpiezīmē, ka pirms tam spēle bija apturēta, līdz ar to neviena spēlētāja traumas neguva. Piebildīšu, ka reportāžu par šo neierasto situāciju jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Meklējiet Darkness in Sport Club Kocēni. Tagad gan ķeramies klāt pie nedēļas notikumiem. Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā notika divas spēles. RSU viesos ar 11-3 sagrāva Ķekavas Bulldogus, savukārt Ķekava izbraukumā pieveica Kocēnu Rubeni. Spēlē, kura notika Ķekavas sporta namā, iniciatīva piederēja rīdzniecēm, tomēr momentu realizācija kliboja. Pirmajā periodā viesu komanda guva 2 vārtus. Turpinājums studentiem padevās veiksmīgāks, un pēc otrās trešdaļas RSU atradās vadībā ar 6-1, bet visā spēlē triumfēja ar 11-3. Savukārt mačā, kurš notika Kocēnos, teritoriālais pārsvars piederēja rūbenietēm, kuras 9. minūtē atklāja rezultātu. Tomēr ķekavietes atbildēja ar ātriem un bīstamiem pretuzbrukumiem, otrā perioda sākumā panākot 4-1. Pēc Zanes Dāržas un Edītes Bankavas precīzajiem metieniem Rubens samazināja rezultātu starpību līdz minimumam, taču Paula Brunovska atguva +3 Ķekavai. 36. minūtē precīzi bija Madara Adamana, savukārt pamatlaika beigās skaistus vārtus guva ķekaviešu jaunā uzbrucēja Elīna Drēziņa, panākot gala iznākumu 7-4. Piebildīšu, ka video apskatu no spēles starp Rubeni un FK Ķekavu jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Pagājušajās brīvdienās notika 4 spēles Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā. Sestdien Rīgas Lauvas viesos ar 6-2 pārspēja Irlau Tukums, savukārt svētdien izbraukumā Liepuva ar 12-3 pieveica Kojoti, līdzīgā veidā uzvaru izcīnīja FK Ādažs, sagraujot Krustpili ar 18-2, savukārt līdervienība Rubeni 1 tikai par mata tiesu izglābās no zaudējuma un pieveica Ķekavas Bulldogus ar 4-3. Svētdien lieliska spēle Šveices SML līgā padevās mūsu leģionārai Dianai Izjominai, kur izcēlās ar vārtiem un 3 rezultatīvām piespēlēm. Tomēr viņas pārstāvētā Burgdorfas Wizards cieta sāpīgu zaudējumu Šveices čempionu vienībai Piraņi, kur ar 6-11. Spēles sākums izvērtās pagalam neveiksmīgs latvietes komandai, jo Piraņas guva 4 vārtus un pirmais periods faktiski arī izšķīra mača likteni. Turpinājumā cīņa bija līdzīga, pēc otrās trešdaļas Burgdorfas Wizards atradās iedzinējos ar 1-6, bet beigās zaudējums 6-11. Latvijas čempionāta sieviešu virslīgas sezonas pirmā puse noslēdzās 15. decembrī, un līdzīgi kā pie mums arī Vācijā sestdien notika 2 spēles Makspring Bundeslīgas Vesta grupā. Pirmajā mačā SK Bonn Holzbutgen savā laukumā ar 7-1 pārspēja Dumptener Fuste, savukārt pēc tam ASV Köln viesos ar 6-1 pieveica Pink Ladies Floorball.
Sākoties 7. kārtas spēlēm Bundeslīgas West grupā pirmo vietu ieņem ASV Köln ar 17 punktiem, par 3 mazāk ir Pink Ladies Floorball, bet 3. pozīcijā atrodas SG Floorball Hessen. Turpretī Ost, jeb tā saucamajā austrumu grupā, kur jau aizvadītas 7. kārtas spēles, 1.2. vietu ar 18 punktiem dala MFBC Grimma un UHC Sparkasse Weizenfels. Savukārt pa 3 punktiem ir Chemnitz Heidenau un Berlīnas florbolistēm. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos, kuri, ņemot vērā, ka nākamnedēļ paredzēti Ziemassvētki, ir maz. Otrdien Latvijas čempionāta pirmajā līgā sagaidām diezgan interesanta spēle. 18:30 Ķekavas Bulldogs savā laukumā uzņems Floorball kluba Ādažu. Savukārt Šveices SML līgā Diāns Sjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards pirms Ziemassvētkiem sestdien cīnīsies pret UHC Dietlikanu. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!